Mūsu mīļie draugi, vai jūs pamanījāt? Es domāju īstenībā, ka pamanījāt to, ka ir sācies septembris, jo uz ielām ir parādījušies arvien vairāk cilvēku, arvien vairāk mazo cilvēku, kas ir atgriezušies ar pozitīvāku vai netik pozitīvu noskaņojumu atkal atpakaļ skolas un ikdienas gaitās, bet viss ir kārtībā. Vienkārši ir jauns mēnesis, jauns periods un kāpēc mēs esam šeit, kāpēc top šis video? Tāpēc, ka ir jauna īpašo piedāvājuma programma Tupperware septembris. Tadām, skola, studijas un citas mācību iestādes ir visas sagaidījušas mūs pēc vasaras lielās atpūtas atpakaļ. Un tātad, ko mēs šeit skatīsimies? Mēs šeit skatīsimies, ko mums Tupperware piedāvā septembrī. Nu jā, un pašā programmas sākumā mums ir šāds te komplekts, ir šādi te mūsu kaut kad jau redzēti, kaut kādu cilvēku jau ļoti iemīļoti Tupperware silikona maisiņi, kas pavisam nesen bija kā, pilnīgs tāds wow efekts, kaut kas jauns, kaut kas sen gaidīts, kaut kas interesants. Un septembrī 2 jau zināmi izmēri būs ar atlaidi, bet vienā brīdī bija tā, ka mēs kaut kur manījām kaut ko lielu, kaut ko rozā, bet viņa vēl nebija. Tad septembrī ir, un pačukstējuši arī katalogā ir. Tā kā varēsiet ilgāku laiku šos te burvīgos izstrādājumus iegādāties, bet septembrī pagūstam noķert ar 6 eiro atlaidi. Lieliem pat 8 eiro atlaidi, vispār ideāli. Tātad M izmērs, L izmērs un XL izmērs. Tā kā es teikšu tā, kā mēs katrs to vasaru esam pabeiguši, kurā izmērā, tad līdzīgas izmēras varbūt arī būs jāizvēlās. Vienīgi dārziņiem es ieteikšu izmantot XL izmēru, ar to mēs savu sirdsapziņu varēsim nomierināt. Bet, kam tad šos te maisiņus varam mēs lietot? Gatavošana mikroviņkrāsnī, cepeškrāsnī, saldēšana, uzglabāšana ledusskapī, un tad šeit ir tāds caurumiņš, ko mēs varam pieāķēt pie mugursomas, pie jostas vai, nezinu, uzkarināt kādam kaklā un paņemt līdzi šos te burvīgos silikona maisiņus, ielikt iekšā arī kādu sviestmaizi, jo bija mums klienti, kuri teica to, ka, tad to kārbiņu, forši tās pusdienu kārbiņas mums ir, ieliec maizīt iekšā, bet tāpat pēc tam tev tā tukšā kārbiņa aizņem vietu. Šeit cik jums tas silikona maisiņš aizņems vietu somā, nebūs tik daudz. Lūk, tātad, protams, atceramies to, ka šo te burvīgo slēdzēju gatavošanas laikā mēs atstājam pa vidu pusatvērtu, lai mums tvaiks nāk ārā, un, man liekas, vispār ideālais un labākais moments ir tas, ka viņus var mazgāt trauku mazgājumā mašīnā. Bet tikai atceramies to, ka tad mēs apgriežam maisiņus uz otru pusi, lai, protams, loģiskāk un visvieglāk tiek šīs te izstrādājums izstrādāts. Lūk, kā jūs redzējāt, maisiņi saliekas viens otrā, tā kā arī uzglabāšanas procesā jums tik daudz vietas neaizņem. Tā kā tie, kas nepaspēja pamēģināt, vai tie, kam vajag papildināt savu kolekciju, septembrī īpašajos piedāvājumos ķeram ciet. Un, protams, lielo izmēru, jo mēs šeit varam ielikt iekšā arī braucot ceļojumos dokumentus, atslēgas, visas vērtīgās lietas arī laivu nobraucienos vai arī lidmašīnā, kad mēs ceļojam tādā veidā, tad mēs šeit varam salikt iekšā arī visas mazos lietiņus, ko mēs likām hermetiskajos maisiņos līdzi. Tā, un cenas, es teicu, ka cenas ir ļoti patīkamas un vēl ar krietni ietaupījumu. Tikai septembrī. Katalogā pēc tam pirksiet jau par pilnu cenu. Jā, un tad, ja mēs runājam par uzglabāšanu, tad mums ir septembrī, kā mēs viņu saucam, Robinson sērija, lielāks un mazāks trauks vai vienkārši kārba leduskapim, ergonomisks vietas izmantošanas variants, taisnstūra veida kārbas leduskapim. Ļoti pateicīgi ir tas, ka caurspīdīgais lodziņš, tā kā jebkuras acis, kuras parasti neredz to, kas ir deguna galā, redzēs arī to, kas ir šajā kārbiņā iekšā. Taisnstūra forma leduskapim, efektīvāk vieta tiks izmantota. Būs jaunā krāsā, tātad mazā 650 ml un vidējā 1,5 litri. Ļoti ērti, praktiski dažādu
izaivielu dažādu produktu uzglabāšanai leduskapī. Un jaunā krāsā mums arī būs sviesta trauciņš piedāvājumā. Nu, sviesta trauciņš kā sviesta trauciņš. Tāda varat likt šeit augšā. Es nezinu, kāpēc man automātiski liekas šeit iekšā, kur ir bedrīte. Ja, tā kā, nu, no vienas vai otras puses izmantojams. Caurspīdīgs vāciņš arī redzam, kas ir iekšā uzglabāšanai. Nu, protams, uzglabāt ir vieglāk un labāk šādā trauciņā, nevis tīt atkārtot ietīt papīrītī iekšā. Tad, nu, kā mums rudens nāk ar visādām atkal atgriešanās pie cepšanas un pie gatavošanas, bet par to mazliet vēlāk, jo pieminot rudeni, ļoti daudz jautāja mums un gaidīja termokrūzes, un tad lūdzu septembrī ar īpašu akcijas piedāvājumu par lielisku cenu būs Exploris sērijas termokrūze. Kad skatīsieties bukletiņu, paskatieties arī to aizmuguri, jo bieži vien aizmugurē ir noslēpts tas visgardākais piedāvājums, un liela daļa cilvēku līdz tam kaut kā, nu, liekas, ka grāmatai beigās arī ir kaut kas par autoru, tas man neinteresē, bet šeit paskatieties, jo ar 11 eiro atlaidi septembrī būs kataloga jaunums, arī tāds āķīts no kataloga jaunā, būs Exploris tāds 450 ml trauciņš, nē, tā ir termokrūze. Mēs zinājām par to, ka mums bija glāzes, bet šeit ir termokrūze. Jauns atvēršanas princips, tātad redzēt vizuāli, šeit ir tāda cilpiņa, ko mēs noņemam nost, piespiežam podziņu un attaisam un baudam dzērienu. Mums te bija viena tāda doma, ka šobrīd cenas visam aug, un nu, šeit var paņemt līdzi arī kādu netik klasisku dzērienu, kurš parasti maksā dažās iestādēs dārgāk. Ja, tā kā termokrūzē varam arī šo te dzērienu ieliet iekšā un paņemt līdzi. Nu, ļoti ērti ar vienu roku darboties, ērti padzerties, plasmasas augšējā daļa nepieņem dzērienu temperatūru, līdz ar to jūs neapdedzināsieties, ne augstums pieķersies jūsu lūpām, ļoti ērti būs dzert, jo dzeršanas tvertne ir ļoti ērta. Tāpat tās aiztaisam ciet un uzliekam cilpiņu un ieliekam arī mašīnā dzērienu turētājā. Ļoti labi, ar 11 eiro atlaidi septembrī paspējiet noķert, jo dosimies ārā baudīt zelta rudeni un kārtīgi termokrūze vienmēr noderēs līdzi. Jo, kā mēs zinām, arī ar savu trauku, kafija vai kāds dzēriens arī uzpildu stacijās vai citās vietās ir ar atlaidi. Tā kā arī finanses ietaupījums jums ilgstošāku laika periodu. Bukleta aizmugurē neaizmirstam paskatīties. Un tad mēs atgriežamies pie tās cepšanas sērijas. Lai es šobrīd neizjauktu visu savu konstrukciju, bet jūs redzat, kā mums ir mūsu paliknes mīklas mīcīšanai, vai kā mēs viņu daži saucam par tādu, nu, virtuves darbu neatņemamu partneri, jo uz šī palikņa jūs varat tautas valodā saucot cūkoties, un tad jums nebūs pēc tam viss galds jātīra, bet jūs vienkārši paņemat palikni un savācat un izlietnī nomazgāt. Bet tāpat laikā šeit ir arī mums pateicīgi izmēri, ka mēs, piemēram, taisam kaut kādas, nu es nezinu, picu pamatnes vai biskvītus, mums ir diametrāli apļi. Tad mums ir dažādas mērvienības, temperatūras, gramu attiecības, jo recepts mēs būs šobrīd ļoti dažādas, un citas tur ir OZ vienībās, un tad mēs laužam galvu vai mātei googlēt, cik tas būs miljos gramos. Tātad šeit tas viss būs priekšā. Tāpat kā arī Fahrenheits un Celsijs. Man tas mūžīgais klupšanas akmens, jo skatos citus receptus, un tad ir Fahrenheits, un cik tas bija grādos, te jūs tā, un skaidrs. Tāpat arī bērniem patīk uz šiem palikņiem darboties, jo nu, gan virtuvē, gan arī parasti bērni darbojās kaut kur citur, un tad gošas krāsas iet ārpus mūsu mīļo mākslinieku A4 lapas, un tad viss galds tiek noķēpāts, un tad ir satīri savāds. Nu, saudzējam savu nervu sistēmu, iedodam katram pa paliknim, lūdzu, te ir tavs milzu laukums, darbojies, un visiem būs miers mājās un būs mierīga mamma un mierīgi bērni. Lūk, šādi. Bet tad, kad jūs šo palikni noliekat uz darba virsmas, paliekam apakšā vai nu mitrāku samitrēdam papīra salvetīs, jo lai viņš īstā neslīd pa galda virsmu.
Ja, tā kā šis būs ļoti praktisks un ar 14 eiro atlaidi septembrī ļoti ievērojams ietaupījums. Jā, un neliekam te karstus katlus. Ja? Tas ir tomēr tāds saudzējošs materiāls. Vai arī, nevajag tik griezt arī ar nazi, vai ar dakšu un nazi, kaut ko, tomēr saudzējam un darbojamies maigi. Tad silikona otiņa, mūsu mīļā, praktiskā, ļoti visur multifunkcionāli pielietojamā silikona otiņa, kas aiztaisās ciet, līdz ar to silikona sariņi tik ļoti nepieput, nesaņem sevī tos putekļus, jo jūs viņu aiztaisat šādi te un ieliekat iekšā atvilknē. Praktiskā kājiņa, kas palīdz uzlikt uz bļodas malas, aizkabināt. Lūk, ko ar šo otiņu darīt? Protams, klasiski apsmērēt ar olu kādus konditorijas izstrādājumus. Vēl mums radošie cilvēki, kas taisa maskas vai kas lieto maskas, arī tās uzklāja ar silikonu otiņu. Un, protams, klasiski arī bērni ar viņām var krāsot un darboties. Tā kā atkal tāds viens mazs izstrādājums ar tiešām ļoti daudziem pielietojumiem sevi ietverošiem, tādā veidā. Un arī ar 9 eiro atlaidi būs septembrī pieejams. Lūk, tā kā ļaujiet visiem radoši darboties un lai jau izbaužās. Un, ar ko tad mums darboties virtuvē? Es zinu un ceru, ka katram jau ir savas iemīļotās bļodu sērijas un, bļodas apnīk tikai tāpēc kad mainās krāsa, un tad ir, jaunā krāsa, man viņu vajag. Bet te ir tāda bļodas komplekts un maziņš tāds klasisks mazākas bļodas komplektiņš ar kaut ko, saucās BTB vai Back to Basics vai atpakaļ pie pamatiem. Jo, kā mēs zinām, viss jaunais, tas ir labi aizmirsts vecais. Kas man ļoti šajā bļodā patīk, tas, ka, protams, pateicīgs litrs. Pateicīga litrāža, pateicīgs izmērs 3,5 litri. Skaista krāsa. Redziet, tā bļoda ir tāda viļņveidīga, tāds zilais vilnis, bet redziet, cik ērti to bļodu ir paņemt un darboties. Ja, šādā veidā. Pēc tam pa šo pusi ir vieglāk noliet kaut ko. Vāks. Es neslauzu, godvārds. Nē, viss kārtībā. Vāks sastāv no 2 sastāvdaļām. Jā, tātad mēs aiztaisam vāku ciet. Un mums ir, tā teikt, pilnīgi ciet vāks. Vai, ja mēs tur kaut ko putojam, gatavojam, varam arī šādā kombinācijā to vāku uzlikt, bet, jā, paldies, man te rāda priekšā, neaizmirsti, kad viņai ir arī normālais vāks. Jā, tā kā ir šāds te vāks. Jā, tūlīt arī pie mazās bļodas mēs tiksim. Tātad vāks ir šāds normāls, vai vāks ir šāds ar caurumu un šādu. Bet, kā gadās, kad ir vāks ar caurumu, tepat tās pie rokas. Kāpēc ir šis vāks ar caurumu? Tāpēc, ka mēs viņu uzliekam ļoti ērti. Tā, tas tev par to. Mēs uzliekam ļoti ērti un neizšļakstam visu mūsu saturu pa galda virsmu, jo šeit mēs varam darboties ar mikseri, putotāju, slotiņu un viss tas paliek šeit. Ja? Bet arī tas vēl nebija viss, ko es gribēju par šito lietu pateikt. Ja mēs taisam mīklu un mums vajag, piemēram, uzlikt virsū, piespiest klāt citronu vai kaut kādu citrusveidīgo, tad lūdzu, tas no tās mazās bļodiņas komplekta. Ieliekās iekšā citrus spieda šeit, un šeit jūs varat tātad redzēt savietojas kopā un piespiežat darboties klāt. Bet arī šis vāciņš no mazās bļodiņas ir tāds diezgan, es teikšu, unikāls, jo šeit ir rīvīte. Jā, tātad jūs šeit arī varat pierīvēt klāt citrusa miziņu vai kaut ko, vai šokolādīti, vai nezinu, kaut ko vēl. Arī muskatriekstu, jā, paldies. Redziet, cik labi, ka ir palīdzība no zāles. Bet, jā, tātad par šo bļodu, viss skaidrs. Lielā klasiskā mīklas bļoda, atpakaļ pie pamatiem, nejauksim par šo galvu, parunāsim atkal par šo mazo brīnumu daris, pat ir nosaukt šī te mazā bļodiņa. Tātad, klasiskais vāciņš mazajai bļodiņai, bļodai
tilpums 625 ml. Arī liekas tāda maziņa, bet es teiktu ļoti praktiska. Un arī šeit ar to mazo mēlīti, līdz ar to jums ir ļoti ērti to bļodu turēt rokās. Tātad ir arī parastais vāciņš, bet šeit savietojās ar citrus spiedi atkal kopā, un tāpat tās varat spiest citrusus, rīvēt, bet ko es vēl piefiksēju, kas man patīk, ka, redziet, tam vāciņam ir tāda divu veidu caurumiņa augšā, pa maliņu. Vidū ir rīvīte, bet augšā ir divu veidu. Un arī tā citrus spiedi ir kā saulīte, un jūs varat, es teiktu, ar garantiju, ja jūs zināt, ka tur kauliņi nav iekšā, tad lieciet šādi, ka jums ir lielie caurumi pieejami, bet, ja jūs gribat būt droši, ka jums nešpatnie kauliņi neiespilg sulā iekšā, tad lieciet tā, lai jums tas tādi zvaigznīšu veidi caurumiņi ir pieejami, un tad līstecēs cauri, bet tas kauliņš cauri neizies. Zināji to? Jā. Es ceru, ka zināji. Es ir tā gudri, es atklāju, nekā, bet labi. Atkārtošana, zināšana māte, tā kā atkal sortimentā back to basics mūsu šādas te lietiņas. Un atkal sortimentā, kas man bija savukārt kā jaunums, bet kā man saka, tie, kas ir senāk pazīstami ar Tupperware, tie zina, kas tas tāds ir. Tas ir tāds ātrais šeikeris. Es nezināju, ka tos sauc par lēnajiem šeikeriem. Šis ir nosaukts par ātro šeikeri. 750 ml. Vāks ir ar tādu joku, kad viņu atskrūvē vaļā šādi, bet lai jūs viņu aizskrūvētu, jo šis vāks, kā man te stāstīja, kad viņš ir drošs, kad vienā brīdī jūs to masu nedabūsiet sev sejā. Dažreiz arī maska ir labi uzlikt matiem, bet, ja tas ir siltāks saturs, tad nebūtu patīkami. Tātad šitas šeikers neizšalšot. Jā, ok. Lūk, bet lai jūs viņu aizskrūvētu ciet, tad sanāk tā kā kustība uz atpakaļu, un tad, es pat teiktu, tāds bērnu drošais šeikers, kā to nosaukt. Lūk, tā kā uz atpakaļu, un tad ciet. Jā, bet, un tad vaļā. Bet atgriežoties pie tā, ka šeit ir 750 ml tāds kārtīgs tilpums, propelleris ir iekšā, un propelleris ir divu virzienu, gluži kā divvirzienu iela. Tātad, ja mēs viņu liekam šādā veidā, tad jūs varat samiksēt, samaisīt vieglākus dzērienus, nezinu, vienkārši sajaukt kokteļus kaut kādus, bet, ja jums ir smagāka artilērija, mīklu, miltu mīkla, pankūku mīkla jāsajauc, tad liekam viņu dziļāk. Tā kā iesēdinam kārtīgi iekšā. Un tad ir tas, kad uz atpakaļ šādi, un tad vieglāk, kā man saka, te sajaucās viss, kas satur miltus. Tā kā smagā artilērija gremdējam iekšā, vieglais variants propellers uz augšu. Bet nosacījums šeit ir tāds, ka par katru pasūtījumu 10 eiro apmērā jūs varat šo te nopirkt 15,90. Tā kā tiem PP, kas ir šeit, pievēršam uzmanību. Jā, būs tumši zilā krāsā. Kā tā. Jā, tā kā paraugs vēl ir ceļā, bet informācija jums jau ir. Tā kā gaidam. Lūk, jā, un tad stāvi. Tad mūsu reģionā, nezinu, kā tur bija no mūsu reģiona, cik mūsu ir populāra klimpu rīve. Baigi jūs nenorauj, bet, kādās viņa ir populāra. Bet šeit ir tā, ka, to klimpu rīvi, ko mēs sataisam klimpu masu, tad vienkārši redziet, šeit ir arī tādas kājiņas, ka var uzsēdināt uz katla virsū, un tad mēs to sagatavoto masu pokšu virsū, un vienkārši šādi te mēs tās klimpas spiežam cauri. Ne tikai klasiskās miltu klimpas, bet arī tur biespiena masu. Man, kas iepatikās viena no idejām, jo es ar klimpām nepārāk, mini frikadelitis. Zupai pievienot, jo man pacietības nepietiek šitos te visus taisīt, jā, ar karotēm, lielajām, mazajām mērkarotēm, nē, te vienkārši malto gaļu virsū izspiežam cauri, un jums ir, redziet, tā stresa sejas aizsargs arī, piemēram. Lūk, tā kā klimpu rīve septembrī varēsiet paspēt noķert stāvi. Un, jā, tad rudens, ko te vēl tuvojās, ir tāda ķirbu sezona, vai
atsevišķu cilvēku pārāk iecienīt svētku kā Halloweens. Es teikšu tā, ka es neiedziļinos visās tajās detaļās. Es teikšu tā, ka svētki ir jāsvin, lai vairojas pozitīvās emocijas. Nu, tas, kad bērni iet laikam līdzi, tad viņi priecājās, priecājamies līdz ar viņiem mājās kopā. Un tad būs šāds te komplektiņš no 960 ml divām kārbiņām, tikai 14,90. Īstenībā tām rudens svētku končām, ļoti tematiski, tādas foršas sēņas, kā arī jums ir špikeres, kā tur ķirbjus izgriezt vai kā uz kūkām sazīmēt sēņas. Kā viņas dabūt vaļā, tad ir One Touch sērija ar vienu pieskārienu, tāpatās One Touch sērija ar vienu pieskārienu aiztaisās ciet. Ko šeit uzglabāt ikdienā? Ko jūs gribat? Končus, ķirbjus, medu ieliet iekšā. Ko vien jūs gribat, lūdzu, uzglabājiet. Un 14,90 izdalot uz 2, jums padomājiet par 750 rupi, sakot, arī pēc tam uzdāvināt kādam ar končām iekšā, un cilvēks būs ļoti priecīgs. Tad, pie tās servēšanas tēmas, mēs redzam, ir tāds jauns izstrādājums septembra piedāvājumā trauks servēšanai. Trauks servēšanai kur tad tur ko servēt, arī liekam vienkārši, termotrauks, es teikšu tā. Termotrauks, kam ir 2 pozīcijas vākam, tātad viena aizvērtā pozīcija, un otra atvērtā pozīcija, kad šeit jūs varat ielikt iekšā arī karoti, servējamo karoti. Jauns tāds dizains, pelēks, skaists, ko varat nolikt arī uz galda. Līdzīgi es pat teiktu, savākās ar Ultra Pro mazliet, citi noķer, bet tas nav Ultra Pro. Bet var likt mikroviņu krāsnī sildīt. Mēs apskatījāmies piktogrammas uz abām trauka sastāvdaļām, līdz ar to var likt kopā ar vāku un sildīt mikroviņu krāsnī. Bet atceramies, ka mikroviņu krāsnī liekot, mēs taisam atvērto pozīciju, lai ir tam tvaikam, kur iet ārā. Jo, ja jūs uzliksiet otrādi, var izšaut. Nekas tur traks varbūt nenotiks, bet citreiz var ļoti sabīties. Tā kā, tilpuma ziņā 1,3 litri un 2 litri. Jā, tā kā principā, es teiktu tā, kad garnīram, jā, tā kā piedevām un, gaļas zivis vai kotlets vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā 2 tāds skaists komplektiņš, skaistai servēšanai, tiem, kas nokavē vakariņas. Lai tos sagaida silts ēdiens. Jā, tad mēs to pīzas torni mazliet pabīdīsim maliņā, lai jums parādītu mūsu maizes kasti, lielo maizes kasti, kas arī būs septembra īpašajos piedāvājumos. Lielā Bread Smart kaste, principā liela kaste. Maizei, konditorijas izstrādājumiem, bet labā ziņa ir tā, ka ir vāks, uz kura jūs varat likt virsū, jo gaisa filtrs iet pa perimetru. Tā kā jums nav jāstraucās par to, ka jūs nevarēsiet maizes kastē kaut ko uzlikt virsū. Bet nedomājiet lūdzu, ka šis ir maizes griežamais dēlītis. Cilvēki ir kreatīvi, viņi tā izdomā, bet tas tā nav. Lūk, tā kā septembrī Bread Smart lielā maizes kaste jūsu iespējai iegādāties. Jā, un tad mēs pienākam pie mūsu gardumiem. Daudz bieži vien prasīja par putnu šķērēm un lūdzu septembrī, bet ierobežots skaits, ierobežotu laiku. Pirmās 2 septembra nedēļas tikai pieejams. Un mēs zinām, ka, ja ir ierobežots skaits, tad tas mēs būtu un vairāk nav. Jo sevišķi par tādu cenu, ka būs tikai 19,90 šīs te burvīgās putnu šķēres, jā, kas griež vistas, kaulus, var ļoti labi sadalīt pīles, tītarus un tādā veidā. Tā kā pasteidzieties, ērtas, ergonomiskas, ļoti labas, un šeit tātad, kad mēs aiztaisam ciet, mēs to šķēri nofiksējam. Jo, ja mēs atstājam vaļā, tad iemetam iekšā un varam savainoties.
Nu, kaut kā tā, ko par tām šķērēm daudz stāstīt, pat īsti nav ko stāstīt. Laba cena, noķeriet, vajadzīgas ikvienam. Un tad vēl labāka cena. Ļoti iemīļots izstrādājums, ļoti iemīļots tilpums, 3,5 litri Ultra Pro ar 44 eiro atlaidi tikai septembrī. Būs komplektā gan pamatne, apakšējais trauks, 3,5 litri, gan vāks, kas sevī ietver 800 ml, arī vāks, uz kuru jūs arī varat gatavot atsevišķi, līdz ar to varat gatavot gan šādi, gan šādi, gan šādi. Ja? Bet tikai atceramies lūdzu, ka Ultra Pro, jeb mūsdienu stilīgā jaunā pīle no ideāli drošā materiāla, kas iztur ļoti krasas temperatūras amplitūdas, bet līdz pat plus 250 grādiem, neizmantojam grila režīmu, ievērojam atstarpi 5 cm pa visu perimetru un cepeškrāsni uzkarsējam tukšu un liekam kopā uz augstām restītēm vai uz augstas paplātes, neliekam virsū uz karstām. Kas ir Ultra Pro? Es domāju, ka ļoti daudz zina, tas ir Tupperware fantastiskais izstrādājums, kurš gatavo pats bez taukvielām, bez liekām eļļām, liekām izēvielām. Produkts pagatavojas ļoti veselīgi, izsautējas ļoti gardi, un šeit var gatavot ne tikai, tā teikt, sāļās lietas, bet gatavo arī dažādus saldos sacepumus, un kā es jums rādīju, jūs varat gatavot arī šādi. Ja, tā kā, ja jums vajag uztaisīt vistu, tad jūs varat gatavot arī šādi, vai likt iekšā šeit. Nu, principā vienu uz otru. Vai, ja jūs gribat pagatavot atsevišķi vienkārši zivi, tad lūdzu gatavojiet šādi. Arī šādi. Jā, un tāda atlaide tikai septembrī. Mīnus 44 eiro. Sagriežam labām šķērēm vistu un liekam iekšā gatavoties. Lūk, nu jā, un ja mēs par griešanu runājam, tad mums būs ar atlaidi mūsu iemīļotais, nu labi, te vismaz ir dārziņu trauks, mēs viņu saucam par virtuves mīskastīti, jo ļoti ērta un praktiska lieta, kas jums var stāvēt uz galda, nevis jums visu laiku jāmeklē miskaste kaut kur, daram visu šeit, mizojam, izlējam šķidrumus un visu pārējo, un ja mēs plānojam to visu izmest rīt, tad uzliekam vāku un nekādas smakas vai kukaiņi jums virtuvē neradīsies. Septembrī ar 12 eiro atlaidi, melnā krāsā, praktiska lieta, ko var turēt gan uz galda, ja, gan jūs, kā jūs redzējāt, var vienkārši uzkabināt uz atvilknes un jums var stāvēt šādi te virtuvē. Tā kā, nu, tāda praktiska ikdienā izmantojama lietiņa ar labu atlaidi. Bet, tepat tās jau ir. Septembrī ar 32 eiro atlaidi. Forši tā skan visu, tur 44 eiro atlaide, 32 eiro atlaide. Būs atgriešanās, superdaisers vai griezējs spiedi nosaukt pareizi latviski, ar kuru jūs varat sagriezt elegantos kubiņos, elegantās šķēlēs, dažādus dārzeņus un ļaut arī bērniem darboties. Bet tikai lūdzu esam ļoti prātīgi, jo tie ir ļoti asi asmeņi. Tā kā drošību joprojām neviens nav atcēlis. Komplektā ir 3 uzlikas, viens lielāks kubiņš, mazāks kubiņš un tādas platākas šķēles. Kopšana ļoti laba un vienkārši, tā kā esiet prātīgi, grieziet kārtīgi un grieziet skaisti, jo sevišķi septembrī ar tādu atlaidi. Atlaides, Speedy Chef, mūsu iemīļotais, arī putotais, gatavotājs, jaucējs maisītājs ar 25 eiro atlaidi. 2 ātrumi, atceramies jaunās paudzes. Pirmais ātrums vienkārši sajauc, otrais ātrums jau saputo atkal līdzīgi kā šeikeris ar smagāku artilēriju pievienojot miltus. Un tad mums ir vēl viens piedāvājums. Un tad, protams, kad, ko es varbūt gan vai nepateicu, Speedy Chefam arī pamatnī jūs varat izmantot kā mērkrūzi. 1,25 litri, dažādas vienības, tilpumi, tā kā arī ļoti praktiski. Un neaizmirstiet lūdzu šo lietu. Ja? Ielikt arī piedarumu mēs varam šeit. Tā kā tā.
ļoti labi atlaid, ļoti labs izstrādājums. Klusais bez elektrības virtuves kombains, ko paņemt līdzi arī ceļā. Ja mēs to pēc tam gribam iztīrīt, tad kārtīgi, protams, mēs iztīram ar mūsu virtuves rokas pagarinātāju praktisko silikona lāpstiņu. Piedāvājums ar zvaigznīti. Pieejams tikai jaunajiem konsultantiem vai jaunajiem mūsu reģistrētajiem pastāvīgajiem klientiem ar 8 eiro atlaidi. Tikai tiem, kas pievienosies septembrī. Nē, no augusta līdz 1. oktobrim. Tā kā tiem, kas ir augustā noķēruši iespēju, un tiem, kas pievienojas septembrī. Ar 8 eiro atlaidi mūsu mīļā silikona lāpstiņa īpašā cenā. Nu, jā. Tad ir tā muguriņa, par ko es jums teicu, neaizmirstiet par termokrūzi rudenī. Lūk, kaut kā tā mēs būsim izskrējuši cauri mūsu septembra īpašiem piedāvājumiem. Atceramies, vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka, kā es teicu, izdevīgāk pirkt, dāvināt, iegādāties ar reģistrāciju. Un mums septembrī būs arī jauns, tāds teikt, jauno reģistrēto klientu dāvanu komplektiņš. Tas būs mazais 0,8 litra Vensmarts un mūsu klasiskais ļoti iemīļotais vertikālais mizotais, kuram ir arī actiņu kartupeļu actiņu izņemšanai. Jā, un tad mēs arī vēlamies vienmēr teikt paldies arī nama mātēm un par pasūtījumiem. Šeit būs dāvana ļoti labs grīdas dvielītis, grīdas mazgāšanai, bet mēs izmantojam to arī mūsu mājdzīvnieku nosusināšanai, jo viena puse ir rievot, otra puse ir maigāka, tā kā sākumā pēc pastaigas nodīram tos netīrums un pēc tam mīļi samīļojam un nosusinam mūsu dzīvnieciņus. Un jau arī mazliet lielākiem pasūtījumiem mums ir arī mūsu mīļais Clear sērijas dozators dažādiem eļļu veidu šķidrumiem, mērcītēm un tam līdzīgi. Nu, kaut kā tā, septembris, rudens, baudam zelta rudeni, ejam ārā, baudam pastaigas svaigā gaisā un izvēlamies fantastisks izstrādājums kopā ar Tupperware.